Vai radio kolektīvs kaut kādā veidā kopā skatās kolektīvu spēles, un, ja tas notiek, tad kā tas notiek? Radio nevar iztikt bez televīzijas. Mums ļoti daudzos kabinetos ir šie ekrāni, un konkrēti, visvairāk cilvēki tad nāk uz manu kabinetu, jo tad tur var arī dzert alu un ēst pie alas dažādas tur uzkodas, likt likmes. Tad ēterā DJam ir arī televizora ekrāns, kurā viņš seko līdzi un paziņo par jebkuru spēles epizodi, ko viņš redz. Mēs sekojam līdzi, mēs visu zinām, tā kā hokejisti, neviens jūsu darbs netiks nenovērtēts, mēs zinām savus varoņus. Kas pēc spēlēm tiek apspriests kolektīvā? Kurš skries pakaļ? Nē, bez šaubām. Visvairāk jau mēs par Dinamo apspriežam, jo mums ir ļoti labas attiecības ar šo komandu. Un mēs esam, ja man kāds būtu kādreiz bērnībā pateicis, ka es strādāšu ar Rīgas Dinamo, ne tikai vienā mājā, bet ar 2 stāvu starpību, ka es katru rītu redzēšu Dinamo Hammer mašīnu, kas stāv, un ka man garām katru dienu zipsnīs. Tad tur sējējs menedžeris, tad tur Masaiskis pēc ēdienu taloniem, tad Hosā pēc jaunām nūjām. Par to es varēju tikai sapņot. Šī ir realitāte, mēs ar Dinamo esam vienā komandā, vienā mājā, un mēs viens otru dikti mīlam. Kā radio volejbola komanda seko līdzi hokeja spēlēm? Ļoti intensīvi, un mēs fanojam, mēs, protams, pārdzīvojam, un pēc, teiksim, iespēju robežās mēs arī cenšamies būt klāt arēnā. Pie televizora tas ir nopietni, un tas ir ļoti noteikti, un katru reizi. Tagad olimpiskās spēles, hokeja turnīrs būs jāskatās naktī. Kā būs no rīta nākt uz darbu? Teikšu atklāt, tā būs, kā būs, bet es ceru, ka būs arī kāds atkārtojums. Vismaz man tā ļoti gribētos. Tas nozīmē, ka spēles tiks skatītas atkārtojumā, nevis tiešraidē. Ņemot vērā, ka man 7 no rīta jābūt ir ēterā, jāceļās 6, ar to tiešo skatīšanos. Kādas ir prognozes Latvijas izlases izredzēm olimpiskajā turnīrā? Oļeg, turies! Ja gadījumā Latvijas izlase nespēlēs finālā, kas spēlēs finālā pēc tavām domām? Es domāju, ka tā būs Krievija ar kaut ko. Krievija vai no ar Kanādu, vai no ar Ameriku. Un, ja neskaitam to, ka jūtam līdz Latvijas izlasē, kur vēl izlase varētu būt tavs personīgais favorīts turnīrā? Diemžēl Itāļi un Poļi nav. Diemžēl savādāk nebūtu vispār nekādi jautājumi. Es domāju, ka es turēšu pa Krieviem. Vai Radio SVH kolektīvs skatās hokeja spēles? Svarīgākais droši vien, cik es esmu manījis, jā. Bet, pārsvarā, kā kuru reizi sanāk. Kā ir iespējams sekot līdzi hokejam Radio SVH ētera cilvēkiem, esot pie pults? Mums ir studijā, kur ir televizors, un tad mēs viņu ieslēdzam un tā arī sekojam līdz tām hokeja spēlēm. Šatad piezvan arī Anatolijas Kreipāns pastāstīja, kaut ko esam palaiduši garām. Kaut kā tā. Vai hokeja spēles momenti neaizrauj kādreiz tik tālu, ka aizmirstās tiešie darba pienākumi? Mēs kontrolējam ēteru. Nav tā, ka mēs aizmirstam savus tiešos darba pienākumus. Mēs varam darīt 2 lietas paralēli. Ļoti labi. Kādas prognozes Latvijas izlasē olimpiskajā turnīrā? Traki viņiem ies, jo tik spēcīgas komandas ir pretī, kā nekāda man šķiet. Es neesmu ļoti liels speciālists, bet, būs grūti. Gan šķiet, ka Slovāki ir pretī, jā, Čehi un Krievi. Nezinu, nemāk prognozēt. Ceru uz to labāko, protams. Kas spēlēs finālā? Droši vien jau, ka Kanāda. Kas vēl? Krievija, Kanāda. Un kas uzvarēs? Kanāda, lai uzvar.